Good morning, everyone. Labrīt, godātie klātesošie, ceru, ka varat mani pietiekami labi dzirdēt, un es nemēģināju. Es sākumā varbūt nedaudz pamēģināšu runāt latviski, jūs varat pasmieties, un tad es pāriešu uz angļu valodu. Sveiki un labrīt. Mūsu uzņēmumā strādā arī viena latvieta, kas ļoti nopriecājās par to, ka es uzstāšos Latvijā un palīdzēju arī šur tur iestarpināt dažus latviešu vārdus, lai man nebūtu jāizmanto Google Translate. Pastāstīšu nedaudz tātad par sevi un par uzņēmumu nedaudz vēlāk. Augot es skaidri apzinājos, ka gribu strādāt ziepju fabrikā. Protams, ka nav cilvēki, no kuriem jūs varētu dzirdēt šādus apgalvojumus. Protams, ka pēc skolas neviens nevēlās uzreiz strādāt ziepju fabrikā. Es, piemēram, pat arī pabeidzot skolu, arī vairākus gadus pavadīju, lai pastrādātu dažādās darba vietās un saprastu, ko es gribu darīt savā dzīvē. Man pagāja tiešām vairāki gadi, pirms es izlēmu, kurā profesijā veidot savu karjeru. Es strādāju sākumā konsultāciju firmā, strādāju tādiem klientiem kā Disney, Vodafone, Accenture un strādāju ar dažādiem enerģētikas un banku uzņēmumiem, biju analītiķe, arī izmaksu samazināšanas speciālisti un palīdzēju uzņēmumiem ietaupīt simtiem tūkstošu mārciņu. Es nelabojos ar savu darbu, bet man darbs veicās visnotaļ labi. Taču naudas pelnīšana man īpaši neinteresēja, un arī dārgas summas un kurpes nebija tas, kas mani aizrāva. Man vairāk aizrāva iespēja konkurēt, sacensties un strādāt vidē, kas strauji mainās. Un gala rezultātā secināju, ka neesmu apmierināta ar darbu, ko daru, un redzēju arī, ka maniem kolēģiem nepatīk tas, ko viņi dara. Pēc 2 gadiem strādājot Accenture, es tiku paaugstināta, bet pirms nākamā paaugstinājuma un algas paaugstinājuma es nolēmu, ka man ir tomēr jāatstāja darbs Accenture un jāpārslēdzas uz citu jomu. Tā vietā, lai konkurētu ar citiem, es gribētu sadarboties savā darbā. Strādāt tādā darbā, kur tiešām varētu palīdzēt cilvēkiem, nevis konkurēt ar citiem. Strādāju organizācijā, kurā mēs faktiski pamatā reinvestējam gūto peļņu 3/4 no tās, ja 3/4 no miljonu, kas ir mūsu peļņa. Tātad mēs investējam uzņēmumu izaugsmē, mēs nodarbinām invalīdus un to ģimenes locekļus, un arī tāpat tās arī mūsu uzņēmums darbojās Indijā, organizē arī dažādas labdarības pasākums Indijā, un tas noteikti bija viens no faktoriem, kas noteica manu izvēli par labu šim te uzņēmumu. Un es tiešām tātad vēlējos iesaistīties sociālajā uzņēmēju darbībā, un man izvēle tiešām bija par labu šādai labdarības arī organizācijai, jeb uzņēmumu, kas veic labdarības darbu arī. Mūsdienās jauniešiem, protams, patīk dažādi digitāli līdzekļi, un sāksim ar tādu nelielu video, tātad reklāmas rullīt mūsu uzņēmumu, tad parunāsim par to, ko uzņēmums nodarbojas. Siepju ražošana, iespēju došana, pudelīte pēc pudelītes, kastīte pēc kastītes. Šis parastais darbs ir mainījis daudz darbinieku dzīvi. Šī nav parasta darba vieta, šeit es esmu mīlēts, līdzīgi kā ģimenē. Un es gribētu strādāt šeit, cik ilgi vien iespējams. Man ir nepieciešams darbs šeit, jo pretējā gadījumā manai dzīvei būtu beigas. Sveiki, Jasmīna! Šis te suns, kas palīdz vājredzīgajiem pārvietoties, arī var doties līdz viņiem uz darbu, bet tas nav vienīgais, kas padara šo darbdevēju pievilcīgi. Tā ir attieksme kopumā. Uzņēmums tika izveidots 1954. gadā, to izveidoja 11-nieces, vājredzīga meitene. Neskatoties uz to, ka pagājuši 75 gadu uzņēmums vēl joprojām aktīvi darbojās un darbina daudz vājredzīgos. Daudz, kas strādā mūsu ziepju fabrikā, strādā pavisam neilgi, un vispār viņa darba mūžs ir diezgan īs. Šis uzņēmums faktiski dod viņiem ticību saviem spēkiem, tam, ka viņi var likt lietā savas spējas, un arī pierāda potenciālajiem nākamajiem darbdevējiem, ka šie ir derīgi darbinieki. Šis uzņēmums piedāvā iespējas Londonā dzīvojošiem vājredzīgiem un invalīdiem strādāt, radot jaunas darba iespējas dažādām sabiedrības grupām. Šī ir pirmā darba vieta, kas ir 48 gadus vecāko darba vieta.
Vai jums bija grūti atrast darbu? Jā, man bija tiešām grūti atrast darbu, un man dzīves apstākļi bija krietni sliktāk nekā šobrīd. Nu, un šobrīd man dzīve krietni uzlabojusies salīdzinājumā ar agrāko dzīvi. Vai tas ir dēļ darba? Jā, dēļ darba, jā, droši vien, jo pirms tam jau es neko nedarīju, sēdēju mājās. Peļņa tiek ieguldīta jaunu darba vietu radīšanā un cerību vairošanā un pārliecības vairošanās tiem, kas strādā šajā uzņēmumā. Paldies, brīnišķīgi. Es šo video neizveidoju, bet šis sižets, protams, ir brīnišķīgs. Viņi apmēram 3 stundas pafilmē, kā darbinieki strādā šajā rūpnīcā, pēc tam 2 stundas rediģēju šo materiālu un 6 jau vakarā ziņās parādīja tātad šo te sižetu. Tā kā man pārsteidz žurnālistu spēju uzreiz saredzēt to stāsta galveno domu un izveidot šo te sižetu ātri. Tā kā mums ļoti patīk strādāt ar žurnālistiem. Lūk, tāds nevēlās ieskats organizācijas uzņēmuma darbību. Un tagad pāriesim tātad pie manas prezentācijas. Lūk, pirmām kārtām tātad parunāsim par mūsu uzņēmuma darbības vēsturi. Šeit izskatās, ka nedaudz nobīda laikā, tātad starp to, kā es piespiešu podziņu un pārslēdzās šie te slaidi. Vēsturi, protams, mums ir diezgan gar, kā jau jūs manījāt šajā sākuma sižetā. Tad mēs parunāsim par sociālās uzņēmēju darbības apstākļiem Lielbritānijā, tad parunāsim par šādu uzņēmumu sociālo lomu un mūsu uzņēmumu sociālo lomu un nākotnes plāniem. 4. kārtām. Tas, ko gribētu uzsvērt kā sociālā uzņēmuma pārstāvja, ir tas, ka ir svarīgi tātad panākt līdzsvaru starp 3. un 4. tātad šo te jautājumu, starp šo te lomu sabiedrībā un tātad nākotnes finanšu plāniem. Tātad nevar liekt pārāk lielu uzsvaru uz vienu, ja jūs koncentrējaties tikai uz šiem te sociālajiem aspektiem un jums ir slikts uzņēmuma darbības modelis, tad jums uzņēmums bankrotēs pāris gadus, varbūt izvilksiet, pateicoties dotācijām, bet pēc tam varbūt jums pienāks bankrots. Tā kā, ja jums patīk vairāk šie sociālie jautājumi, tad nolīgstiet kādu labu finansistu, kas parūpējās par tā teikt uzņēmumu finansēm. Gribēju uzsvērt to, ka jums nav jāstrādā 160 gadus, lai sasniegtu, ko mēs esam sasnieguši. Protams, ka lielā mērā mums pat vieglāk būtu strādāt šīs dienas apstākļos, ja mums nebūtu tik gara vēsture. Tā kā patiesībā arī garai vēsturei reizēm mēdz būt trūkumi. Bet ķersimies pie vēstures. Mēs tikām nodibināti 1854. gadā. Nosaukums sākumā bija ļoti garš, gadgaitā pamainījām tātad to nosaukumu. Elizabete Gilbert bija tātad šī te meitene, 11, kas nodibināja mūsu uzņēmumu. Viņa gan nāca no bagātas, pārtikušas ģimenes, 3 gadu vecuma, saslima ar skarlatīnu un zaudēja redzi. Viņa negribēja vienkārši pavadīt savas dienas bezdarbībā un bija aktīva meitene, kas nodibināja šo uzņēmumu. Tā kā Elizabete Gilberta, šī brīnišķīgā dāma, tā, kas nodibināja mūsu uzņēmumu, viņa tiešām ticēja tam, ka vajadzīgajiem spējas dot iespējas tātad pašiem nodrošināt sev, nopelnīt sev iztiku. Un šāda pieeja mūsu uzņēmuma darbībā vadībā nav mainījusies. Tātad sāka uzņēmums Holbenā, tātad Londonas centrālās metro līnijas, tātad sākumā, ja kāds ir Londona labāk. Sākotnēji tātad šie te vajadzīgie tika nodarbināti, lai pītu grozus, tātad, un tās biznesa modelis bija tāds, ka viss peļņa tika ieguldīta uzņēmumā, lai attīstītu tā darbību, kas nozīmē, ka faktiski tas jau darbojās kā tāds sociālais uzņēmums, neskatoties to, ka tolaik, teiksim, tāds jēdziens vispār pat nepastāvēja. Lūk, šeit ir tā teikt mūsu mūžs vienā nogrieznī. Gribētu pievērst atsevišķiem posmiem jūsu uzmanību, jūs varat paši papētīt, kas ir noticis. Un šeit esam mēģinājuši sasaistīt tātad to ar notikumiem, jeb norisēm Latvijā. Čārls Darvina un sugu izcelsme tika sarakstīta vēlāk, nekā mēs tikām nodibināti, un šeit ar manas latviešu kolēģis palīdzību mēs tā kā sasaistījām to ar zīmīgiem notikumiem Latvijas vēsturē. Krišjāns Valdemārs, kas bija pazīstams latviešu publicists, tātad
pabeidza Liepājas ģimnāziju, tātad mūsu dibināšanas gadā, un tad Rainis Raspazīja piedzima, tāpat tas arī Laimas, tātad šī te rūpnīcas atklāšana. Man pašai patīk, piemēram, vīns, siers un šokolāde, kas tiek ražot Latvijā. Nu, lūk, 19. gadsimta beigas, kas mums bija ļoti grūts darba posms no labdarības, nu, tātad darba viedokļi, nu, un tad tālāk jau arī pirmais Eiropas basketbola čempionāts, kurās uzvarēja Latvijas izlases, apsveicu jūs ar to, nu, tātad arī sakrit ar zīmīgu posmu mūsu darbībā, un nākamais tātad zīmīgais posms mūsu darbībā bija, jā, nu, 1989. gads, kad, nu, tātad šie te pārtikas taloni tātad tika ieviesti, nu, arī tāds zīmīgs posms Latvijai, zīmīgs posms mūsu uzņēmumam. Nu, un Stenders 2001. gadā atvēr savu pirmo ziepju veikalu, kas ir brīnišķīgi. Nu, lūk. Jā, izlaidu vienu datumu 1981. Tāda man kolēģi Iveta piedzima šajā gadā, jā. Viņi gan to neielika šeit. Tātad šī te Latvieta. Nu, un tas varbūt ļaus jums sasaistīt, tā teikt, Latvijas vēsturi ar mūsu uzņēmumu vēsturi. Karaliene Viktorija bija mūsu pirmā patronese, un tas bija apmēram 1850. gadu beigās. Viņa ziedoja 50 mārciņas, kas mūsdienu izteiksmē būtu 5000 mārciņu, kas bija, nu, tas pamatkapitāls pirmās mūsu ziepirūpnīcas iebražotnes atvēršanai. Tāpat tās arī premjerministrs Gladstones, Jorks arhibīskaps un Čārls Dikens ir citi ziedotāji mūsu uzņēmuma atbilstītāji. Čārls Dikens, protams, populārs rakstnieks, kurš uzrakstīja rakstu, kur nosaukums bija darbs tumsā, no kura visi ieņēmumi tiks ziedot tātad mūsu, nu, tātad labdarības organizācijai, labdarības pasākumiem. Nu, daudz no jums ir redzējuši šo te bildīti jau šajā video sižetiņā, jo te palasīt tātad šo te tekstu, nu, konstatēsiet, ka no mārketinga viedokļa pārāk daudz vārdu vienā izkārtnē, bet, nu, tā tas kādreiz bija tiešām uzrakstīt visu vienā izkārtnē. Ja jūs varat nodarbināt mūs, dodot mums pavēles, mēs paši atradīsim veidu, kā nodrošināt sevi ar darbu. Man tiešām patīk šī te pieeja, kad cilvēki ignorē to, ko viņiem saka, un dara tiešām to, ko viņa pārliecība liek viņiem darīt. Un, piemēram, Cadbury's arī bija sociālais uzņēmums, tāds populārs, visiem zināms, tāds šokolādes ražotājs, kas arī patiesībā lielā mērā ignorēja visu to, ko pārējie eksperti viņiem teica. Nu, lūk, mūsu darbinieku skaits auga, un 1983. gadā mēs pārcēlamies uz lielākām ražošanas telpām, Tottenhams Court Roadā, kas atkal ir Londonas pašā sirdī, jeb centrā. Šo slaidu mēs gribējām uzsvērt to, cik progresīvi bija uzņēmuma vadītāji tajā laikā un spēja nošķirt, teiksim, šo te komercdarbību no labdarības organizācijas funkcionēšanas. Nu, 19. gadsimta beigās mēs paplašinājām savu darbības jomu, skaitu, nu, atbalstītāji bija tātad karaliene Aleksandra, karalis Edvards un daudz citi. Nu, mēs pārgājām no šo te groziņu pīšanas uz, nu, tātad paliktnīšu, aušanu, un arī Jorkas tātad grāfiem, tātad šos te galda paliknīšus, ir trauku paliknīšus arī, nu, tātad ražojām, un apgrozījums tajā laikā bija 21 000 mārciņu, kas tolaik bija liela nauda, un pēc 1918. gada mēs arī palielinājām darbinieku skaitu, papildinājām arī ražotās produkcijas klāstu, ražojām tātad šos te grozus, dažādas slotas, birstes, tāpat tās arī šos te krēslu čehols un dīvāns matričs un tā tālāk. Tā ir mūsu atbalstītāji, piemēram, arī tāda populāra futbolisti kā Pols Kaskoļņs. Nu, lūk, nu, un tagad pāriesim pie ziepju ražošanas. Pateicoties dotācijām, ko saņēmām 1936. gadā, uzsākām ziepju ražošanu. Winstons Churchills, mūsu tā laika ministra prezidents, ja premjers arī kļuva par mūsu regulāru finansiālu atbalstītāju, tātad
pateicoties programmai, atbalstīsim finansiāli tātad vājredzīgos, kas bija, protams, nepieciešams atbalsts. Un tiešām, ja jūs gribat izstrādāt nišas produktu, tātad, kur izmanto tikai neliels iedzīvotāju skaits, tad ir aktīvi jāstrādā pie mārketinga. Tā kā 1936. gadā mēs pieņemam prātīgi lēmumu, sākt ražot ziepes, tātad, un nodarbojamies ar tiešo pārdošanu, tātad pārdevām patiešo cilvēkiem, pieklauvējot pie durvīm, un tātad tas ir tiešām labs veids, kā pārdot savu produktu, laba mārketinga stratēģija, tātad tiešām patiešo cilvēkiem pārdot, tātad un skaidrot, ar ko mēs nodarbojamies, un pat cilvēki to ļoti labi uztver un arī saprot 3 sekundžu laikā var viņus pārliecināt. Un tiešā pārdošana tiešām ļauj mums paplašināt savus apjomus, 50 gadus, faktiski sākot ar 36. gadu, tiešā pārdošana bija galvenais pārdošanas veids, mēs pārdevām ne tikai ziepes, šampūnus, tāpat tās arī, tātad šīs te vannas, dušas, žēlējas, dažādas šķidrās ziepes un tā tālāk, un tā joprojām cits produkts, un tiešā pārdošana tirnicās mums ļoti labi. Viens pārstāvs par 20,000 tātad mārciņu nedēļā pārdeva šo te produkciju, kas nes mums liels ienesums. Diemžēl 90. gados mums pateica, ka mēs nedrīkstam vienlaikus Bodem labdarības organizācija gan pārdot produktus, gan vākt ziedojumus. Tad bija augstākajā tiesā arī šī lieta, un mums aizliedza šādā veidā pārdot produktus. No 95. gadā tad mēs sākām telefonu pārdošanu. Pie durvīm vairs neklaudzinājām, bet sākām pārdot, izmantojot šo telefonu. Tas bija labs lēmums. Mums bija arī pieejami dati. Es te parādīšu daži tie katalogi tādi, kad mēs apstaigājām mājas, redziet, skaistas fotogrāfijas un te tādas slavenības britu, kurus jūs varbūt nepazīsiet. Stevens Frais ir ļoti slavens komediants un rakstnieks, un viņi arī mēs agrāk esam labi strādājuši, pieaicinājuši tādas zvaigznes, bet tad atkal mums darbinieki mainījuši, un ar šiem cilvēkiem mums vairs nav kontaktu. Tā kā, vienmēr, protams, sociālajā uzņēmumā ir kaut kādas tādas problēmas, bet izmantojot šo telefonu pārdošanu, mēs ļoti ātri augām un palielinājām. Mums bija vairāk par 250,000 klientu. To ir ļoti labi izdarīt. Mēs piezvanam, stādāmies priekšā, un tas diezgan labi funkcionē. Līdz tam brīdim, kad mēs vairs nevaram, vairs cilvēku telefona numuri nav publiski pieejami. Un tas nozīmē, ka šādā veidā mēs vairs nevaram atrast jaunus klientus, un patiešām laika šobrīd ir visai sarežģīti šajā ziņā. 2002. gadā mēs nomainījām nosaukumu un kļuvām par Clarity, tulkojumā skaidrība. Un es domāju, ka jūs zināt arī, ka šobrīd daudzās organizācijās neskaitās politkorekti lietot vārdu akls un lieto tikai vai nu vājredzīgs un tam līdzīgi. Bet mūsu vēsturiskais nosaukums un arī tā mūsu visas organizācijas vēsturē bija šis nosaukums, šis vārds. Un tagad jūs redziet visi mūsu produkti. Un te jūs pat nemaz neredzat suņu šampūnu, bet mēs arī suņu šampūnus ražojam. Un, protams, te mēs to sasaistam arī ar šiem suņiem pavadoņiem. Mums tagad ir apmēram 30,000 klientu. Un ieņēmumi mums tagad ir apmēram 3 miljoni. Tā kā mums ir bijuši grūti laiki, 80. un 90. gados bija daudz pārmaiņu, un tagad mēs it kā izgudrojam sevi no jauna, pasniedzam sevi kā kaut ko citu. Šos produktus mēs gadā saražojam apmēram 1 miljonu vienību gadā. Mēs esam veikuši aprēķinus, ka ar nelielām pārmaiņām mēs varētu saražot 2 miljonus. Un varbūt, ja mums būtu strādātu maiņās un strādātu 7 dienas nedēļā, mēs varētu itin viegli 3 miljonus vienību saražot. Tā kā te mums ir iespējas. 2003. gadā mēs pārcēlāmies uz mūsu jauno vietu, Thames Parku, kas ir Londonas nomalē. Un tagad mums ir kopumā 102 darbinieki. Vairāk nekā 100 darbinieku, lielākā daļa ir Londonā, vēl arī Kesikā mums ir ražošana, tas ir ezeru rajonā, un tur ir ļoti skaista tur ražošanas telpas.
Nu, šobrīd es jums nevaru parādīt, bet janvārī mēs filmējām, pēc kāda laika būs arī filma par to. Clarity mēs kā zīmolu palaidām 2000. gadā, un mums ir Clarity visur arī uz mūsu produktiem. Un tagad jau diezgan ilgu laiku mēs esam bijuši pelnoši, un šis produkts, šis zīmols ir pelnošs. Mums jāmeklē jauni tirgus segmenti, mums jāskatās uz priekšu. Jūs vēlāk arī dzirdēsiet manā prezentācijā, mēs ļoti daudz esam runājuši ar klientiem. Pirms 50 gadiem klaudzināja pie durvīm, uzrunāja sievietes, stāstīja viņām, un viņa teica, jā, es saprotu, kāda ir sociālā misija, bet tagad mēs runājam ar gluži citādākām organizācijām, uzņēmumiem, un viņi arī saprot mūsu misiju. Un šobrīd mēs strādājam ne tikai kā bizness, kas piedāvā mūsu produktu klientiem, bet mēs ļoti koncentrējamies uz pārdošanu biznesam, tātad uzņēmums uzņēmumam. Un mēs arī esam diversificējuši savu darbību. Mēs pārdodam ne tikai tieši, bet arī netieši caur vairumtirgotājiem. Un, protams, tas ir pareizi darīts, ja mēs gribam palielināt savu pārdošanas apjomu. Tieši tāpat, kā dara arī citi uzņēmumi, kas ražo kosmētikas līdzekļus. Tas būtu par vēsturi. Es domāju, ka mūsu uzņēmuma vadītājs vismaz pusstundu ilgāk vēl runātu par uzņēmuma vēsturi, bet es tagad pievērsīšos nākamajām sadaļām. Es pieņemu, ka daži no jums zina, kāds ir sociālo uzņēmumu sektors apvienotajā karalistē, bet es tik un tā piedāvāšu tādu kopsavilkumu. Kā jau Madara arī piedāvāja šo definīciju, te ļoti līdzīgi mēs redzam, kur atrodas sociālais uzņēmums. Tiešām nerunāsim par definīcijām, bet tās atrodas kaut kur pa vidu starp labdarības organizācijām un privāto sektoru. Un tātad bizness, kurš nodarbojas, kuram darbībā ir sociāls mērķis. Un mana definīcija būtu ļoti vienkārša. Jebkurš uzņēmums, kuram galvenais ir mērķis, nevis peļņa. Un tas ir ļoti vienkārši, un to mums arī vajadzētu darīt. Te pie galda bija sarunas par to, vai tādas tiesiskas un juridiskas struktūras ir labas vai nē. Es domāju, ka ir tas jāsauc par biznesu un labu biznesu. Un es domāju gan, ka paies vēl kādu 50 gadi, ja mēs gribēsim atbrīvoties no šī nosaukuma sociālie uzņēmumi. Tad nedaudz tāda demogrāfiski dati. Jūs varēsiet paši izlasīt par izaugsmi, par inovāciju. Kopumā šis sektors attīstās ātrāk nekā nesociālie uzņēmumi, ļoti daudz inovāciju, tiek radīts daudz jaunu darba vietu. Un te pats pēdējais arī ļoti svarīgi ir tas, ka tiek pieņemti cilvēki, kas ir neizdarīgā situācijā darba tirgū. Proti mēs radām darba vietas tiem cilvēkiem, kuriem citas organizācijas darbu nepiedāvā. Un patiešām šīs organizācijas darbojas vietējās kopienās, pieņem darbā vietējos cilvēkus, un, protams, arī daudzveidība ir ļoti svarīga. Es redzu, ka šeit ir ļoti daudz sieviešu telpā, un mēs arī pirms tam par to parunājām, domājām, kāds ir iemesls. Manuprāt, iemesls ir tas, ka ļoti daudzas sievietes nāk no tādas, kurām ir tāda varbūt pieredze, vai arī viņas tā kā dabiski ir tādas, kuras rūpējas vairāk par ģimeni, par citiem, un šis ir it kā tāda paplašinātā ģimene, ka sievietes grib rūpēties arī par vietējo kopienu, par pasauli. Es labprāt redzētu, varbūt, ka pēc gada šajā konferencē būtu 50% vīriešu, 50% sieviešu, bet es domāju, ka ļoti labi arī tā kā ir šobrīd. Šeit ir vēl statistika, jūs varat izlasīt, ir tāds ziņojums par sociālo uzņēmumu stāvokli 2015. gadā. Tur ir ļoti daudz tādu faktu konstatāciju un interesanta statistika. Tā kā jūs varat arī to ziņojumu paskatīties mājaslapā. Galvenās organizācijas, kas palīdz mums, mūsu darbā, kreisajā pusē sociālo uzņēmumu tāda zīme un akreditācija, lai mēs varētu pateikt, ka mēs esam sociālais uzņēmums, mums ir jāaiziet cauri šim procesam. Tas pa vidu, ko jūs redzat, sociālie uzņēmumi apvienotā karaliste, tas patiesībā mums ir diezgan elastīga nosacījuma un diezgan arī elastīgi kritēriji.
Un tagad mēs veidojam šo sociālā uzņēmuma zīmolu. Made in Britain tas nav sociālais uzņēmums, bet sadarbojas ar daudziem. Un tas ir tas, un Britiem ir svarīgi, ka ir lietas, kas tiek ražotas Lielbritānijā. Un es zinu, protams, Brexitas situācijā man jāatvainojas par to, kas ir noticis. Man tas tiešām radīja milzīgu vilšanos dažādu iemeslu dēļ, bet tik un tā, gan no tādiem varbūt patriotiskiem apsvērumiem, gan arī ekoloģiskiem ir labāk pirkt to, kas ir ražots uz vietas. Organizācija On Purpose. Tur es strādāju arī programmā. Tas ir viena gada apmācība, ko piedāvā cilvēkiem, kuri pāriet no privātā sektora uz tādu sociālo sektoru. Un ir tāda gadu programma. 4,5 dienas nedēļā jūs kaut kur arī strādājat tādā kā prakses vietā. Jums ir mentors un katru pēcpusdienu grupa sapulcējas un runā par kādām sociālajām problēmām vai par kaut kādām juridiskajām struktūrām vai centru izveidošanu vai sociālo uzņēmumu finansējumu un tā tālāk par dažādiem tematiem. Un šīs sarunas vada uzņēmumu vadītāji, labdarības organizāciju vadītāji, kopienu līderi. Šī organizācija sāka darboties 2010. gadā, pēc tam ir arī jau tagad Parīzē 2014. gadā un 15. gadā Berlīnē. Tā kā šī organizācija ir pārstāvēta 3 valstīs. Es ceru, ka arī Latvijā šī organizācija varētu pastāvēt. Un ja kādam no jums šķiet, ka Latvijā tāda organizācija ļoti noderētu, es varētu jūs savest kopā ar starptautisko komandu. Varbūt, kas jums arī varētu palīdzēt kaut ko tādu izveidot. Tad vēl ir sociālo uzņēmēju skola, kas strādā ar cilvēkiem. On Purpose šī organizācija nestrādā ar cilvēkiem, kam ir tādas idejas, bet ar tādiem organizācijām, kas spēj attīstīt organizācijas, kuriem ir tādas arī izpratni par biznesu un kas var efektivitāti palielināt organizācijās un tam līdzīgi. On Purpose nerada jaunus sociālos uzņēmumus, bet nostiprina tos, kuri jau ir izveidoti. Bet savukārt šī skola ir tā, kas piedāvā programmas tiešām uzņēmumu izveidēji. Un tad tas pēdējais, tas ir tāda organizācija, kas ir pārstāvēta vairākās valstīs. Un te mēs visvairāk sastopamies ar sociāli atbildīgiem uzņēmumiem. Tātad B Corps ir šis uzņēmums. Te ir pastāv tāda neliela konkurence arī, bet ir iespējams būt gan B uzņēmumam, gan sociālajam uzņēmumam. Un pēdējās 2 organizācijas, Business in the Community, biznesa kopienā, šī organizācija piedāvā lieliem uzņēmumiem iespējas iesaistīties kopienā, labdarībā. Te mēs varam sazināties ar lieliem uzņēmumiem, mēs arī varam piedāvāt viņiem pārdot savu produkciju, un viņi arī var palīdzēt mums darboties efektīvāk, bet šī ir tāda neitrāla organizācija, un Deloitte sociālie pionieri. Visas šīs organizācijas kaut kādā veidā nodarbojas ar sociālajiem uzņēmumiem. Ernst & Young arī tikko pieņēma darbā kādu, kas arī sadarbosies. Un tāpēc ir ļoti svarīgi mums saprast, ka lielie uzņēmumi grib sadarboties ar sociālajiem uzņēmumiem, un pat varbūt vairāk nekā tikai ar labdarības organizācijām. Šie lielie uzņēmumi, piemēram, pērk mūsu produktus, un tas ir ļoti ilgspējīgs veids, kā izmantot līdzekļus. Šīs ir tās svarīgākās organizācijas, manuprāt. Es pieņemu, ka noteikti ir vēl vairāki, tīpaši varētu būt arī organizācijas tīri no publiskā sektora, bet šīs ir svarīgākās. Katrā ziņā tās ir bijušas vadošās pēdējos gados. Ir bijuši ļoti svarīgas mārketinga kampaņas, zīmola veidošanas kampaņas, un mums ir jāatcerās, ka mārketings ir ļoti būtiska daļa sociālo uzņēmumu darbā. Mums ir jāpastāsta mūsu stāsts, lai mēs piesaistītu lielos uzņēmumus, valdību un tam līdzīgi. Mums ir jārunā viņu valodā, mums jāsaprot, ko viņi uzskata par vērtīgu. Un jāteic, ka sociālie uzņēmumi tiešām ir labi pastrādājuši.
Šeit es esmu pierakstījis, ka šī organizācija apvieno dažāda veida sociālos uzņēmumus. Nu, mēs katrā ziņā esam sociāls uzņēmums, jo mēs pieņemam darbā cilvēkus, kuri ir kaut kādā veidā sociāli neaizsargāti vai riska grupās. Un savukārt peļņu mēs savukārt ieguldām citos šajā pašā uzņēmumā. Bet, protams, mēs arī zinām, ka citi uzņēmumi varbūt varētu piedāvāt produkciju lētāk, bet tur nav tāda sociāla labuma. Jo mums ir 80% darbinieku, kuriem ir vai invaliditāte, vai arī kaut kādas ilgtermiņa problēmas. Bet vēl viena problēma, ar ko mēs sastopamies, ir tā, ka mums ļoti daudz ir liela mūsu darbinieku mainība. Un tagad es jums parādīšu video, kas veidots šis video veidots pirms pāris gadiem. Jūs arī šajā video pamanīsiet dažādus produktus. Un tā kā noskatīsimies tagad video par šo organizāciju. Imagine your money. Iedomājieties, ka jūs ar savu naudu varētu panākt pārmaiņas. Sociālie uzņēmumi ir uzņēmumi, kas iegulda savu peļņu savā uzņēmumā, savos cilvēkos un planētas vajadzību apmierināšanā. Atbalstiet sociālos uzņēmumus, kas atbalsta tātad vieglāk ievainojamās sabiedrības grupas, jeb maznodrošinātās sabiedrības grupas. Pērciet sociālo uzņēmumu ražotos produktus, jo tie var dot iespējas citiem un atrisināt lielākās pasaules problēmas. Vai nu neatkarībā no tā, kas tiek ražots, veselīgs dzeramais ūdens, ekoloģijai, nekaitīgā veidā tiek ražota elektroenerģija no atjaunojamiem energoresursiem. Par ko arī nebūtu runa, sociālajie uzņēmumi ražo jebkura veida preces. Ir vairāk nekā 70,000 šādu uzņēmumu Lielbritānijā, ko vada tiešām iedvesmojoši vadītāji, kurus daudzus mēs arī pazīstam. Pievienotieties šai revolūcijai, pērciet sociālo uzņēmumu ražoto produkciju un izmantojiet lietderīgāk naudu, ko tērēt. Nu, cerams, ka tas bija tāds labs rezumējums, teiksim, tam, ko es teicu. Brīnišķīgs video, kas tiešām ļoti veiksmīgi ir izveidots. Un pērciet sociālo uzņēmumu produkciju. Ir akcija, ko pārņēmusi ir Kanāda un arī cits valsts plāno, tā kā tur ritens nav no jauna jāizgudro. Varat ar līdzīgi, jeb citādi logotipu izmantot šo te ideju. Nezinu, vai jūs to jau darat, bet tiešām var piedāvāt šo kā labu paraugu, ko, teiksim, izmantot līdzīgas kampaņas īstenošanai Latvijā. Tātad šis ir logotips, kas atrodas mūsu izstrādājuma aizmugurēs. Nedaudz attiešu no mikrofona, lai paņemtu. Tad jūs noteikti arī pamanījāt, ka mums šeit tās pudelītes jau uz skatuves priekšpuses ir salikts. Tātad man, diemžēl, nācās tātad lidostā iet caur rūpīgākai pārbaudē, jo man bija daudz šķidrumu manā somā, kā jūs sapratat, lai produkciju atvestu. Aizmugurē tātad ir šis te logotips, tātad saražojas sociālais uzņēmums, tātad šīs te kampaņas dalībnieks mēs esam, tātad ražots arī Lielbritānijā, lai klienti zina, ka tas ir ražots tiešām Lielbritānijā. Diemžēl šeit ir vecais, tā teikt, zīmols, vecais reklāmas izskats, tātad drīzumā tas tiks atjaunots, un tātad šo te logotipu mēs arī nomainīsim uz jaunajiem izstrādājumiem, ar jauno noformējumu arī būs jaunais logotips. Bet mēs lepojamies ar to, ka mums ir šis te logotips uz mūsu izstrādājumiem, tātad, šajā kampaņā var piedalīties arī jebkuru sociālo uzņēmumu pārstāvi, tātad, un gribētu arī parunāt līdz ar to tātad par šo te akciju.
Man liekas, ka tā pirms gada aizsākās. Jāsaka, tas mērķis vienkārši brīnišķīgs. Nedomāju gan, ka mēs sasniegsim šo te mērķi, ka šis te apgrozījums tātad būs 1 miljārds, tātad, ka par 1 miljārdu no sociālajiem uzņēmumiem šī produkcija 2020. gadā tiks iegādāta. Bet mērķis labs. Un pamazām virzamies uz to. Pēc mirkļa parādīšu arī tātad šos te logotipus. Šeit, piemēram, redzat kampaņas tātad organizētājs Downing Streetā 10, tātad viņus atbalsta gan tātad ministru kabinets, gan arī tātad dažādas citas valsts organizācijas, kas atbalsta sociālo uzņēmējdarbību, bet arī lielie uzņēmumi, lielās korporācijas atbalsta. Šeit redzat Santander, tātad banka, Cīrihs banka, RBS grupa, tātad apdrošinātājs liels, tātad, kas atbalsta Interserv, tātad, kas ir māja apsaimniekošanas uzņēmums, Veids ir tātad attīrīšanas ietaišu ražotājs, PricewaterhouseCoopers, visi zinām, Johnson faktiski ir mūsu konkurents, viņi, protams, ražo arī ziepes dažādus skaistam kopšanas produktus, bet viņi patiesībā tātad pasakoja pāris mēnešus līdz šai te kampaņai, piedāvāja mums sadarboties. Un mēs viņiem teicām, varbūt aizmirsīs par to, ka mēs esam konkurēti, tiešām mēģināsim atrast kaut kādus, saskarsmes punktus. Un jūs taču nedomājat, ka, teiksim, jūs ar savu miljārdu apgrozījumu varētu kaut kā tikt apdraudēt no mūsu mazītiņā uzņēmuma puses. Gala rezultātā pārliecinājām viņus, un Johnson tiešām ļoti saprotoši vadītāji, arī ļoti tālredzīgi vadītāji, tad viņi piekrita gala rezultātā sadarboties ar mums. Un drīzumā varbūt arī Johnson arī iegādāsies mūsu ziepes, tātad saviem birojiem, kas mums kā labdarības organizācijai noteikti runā par labu, ka mēs varam lielākiem ziepru ražotājiem piedāvāt savus ziepes, ko viņi arī pērk un savus birojos izmanto. Tā kā, prieks, ka mēs varam sadarboties ne tikai labdarības dažādu kampaņu ietvaros, bet arī varam piedāvāt viņiem savu produkciju. Un cerams, ka nākotnē arī tātad ar šiem te sadarbības partneriem arī varēsim plašāk izvērst savu sadarbību. Tātad šie galvenie partneri šajā kampaņā. Mēs Santander arī piegādājam ziepes visos viņas birojos, tātad Lielbritānijā daudz ziepju, jo daudz viņiem ir to darbinieku. PricewaterhouseCoopers, mēs tātad vadības tātad šajās toaletēs, tātad nodrošinām ziepes, tātad dārgāks produktus, tātad augstākas klases, tātad klērtījums ir dažādu, tātad cenu kategorija, tātad šie izstrādājumi. Tāpat tās arī ministru kabinetam un Downing Streetā 10 arī drīzumā piegādāsim ziepes ar Veids. Pagājušo nedēļu tikāmies, teiksim, kā viņiem tātad šajās ražotnēs ziepes izvietot ar Interserv arī tātad, šajā apsaimniekošanas sfērā arī par sadarbību tātad runājam. Ar Cīriks tāda apdrošināšanas grupa arī tātad diskutējam par to, ka varētu piegādāt viņiem. Esam sarunu procesā par to, ka varētu piegādāt viņiem šīs te ziepes. Bet viņi tiešām apņēmības pilni tātad arī parādīt, ka tiešām viņi var arī iegādāties no sociālajiem uzņēmumiem šo te produkciju. Kādēļ viņi iesaistījās? Tādēļ, ka viņu klienti faktiski uzskata, lielākoties 84% no viņu klientiem uzskata, ka arī lielajiem uzņēmumiem vajadzētu vairāk, tā teikt, dot sabiedrībai. Tāpat tās arī viņiem ir iespēja par 20% palielināt savu peļņu, parādot, cik viņi ir atbildīgi un cik ļoti rūpējās par sabiedrību. Tāpat tās arī viņiem tas palīdz piesaistīt arī talantīgus speciālistus, tātad no Accenture. Kad es strādāju, ja viņi būtu pirkuši ziepes un parādījuši, ka viņi rūpējās par sabiedrību, arī varbūt būtu patiesībā paturējuši mani štatā. Tiešām tas rūpes par sabiedrību ļauj piesaistīt tātad talantus un cilvēkus, kam ir rūpes par sabiedrību, tomēr arī svarīgs ne tikai iespēja nopelnīt, un daudzi starptautiskie uzņēmumi, lielie uzņēmumi noteikti varētu to izmantot arī tiešām, tā teikt, personāla vadības nolūkos. Lūk, tāpat tās arī, tātad tas viņiem arī tēlam nāk par labu tas, ka viņi ir sociāli, teiksim, virzīti, tātad tas arī noteikti viņu tēlu uzlabo. Lūk, piemērs, tātad PricewaterhouseCoopers sākām strādāt ar viņiem pagājušajā gadā, un pēc, tātad šī te,
eksperimentālā projekta, tātad mēs piegādājam 99 birojiem, tātad šīs te pudelītes ar aizskruvējumiem, korķīšiem, tātad ar metāla korķīšiem. Tas parāda, teiksim, to, tātad kādas ir šīs te organizācijas vērtības, tur arī tātad ir šī te uzlīmīta uz pudelītēm, kur mūsu arī mājaslapas adresi mēs arī izsūtam viņiem tātad šos te apkārt rakstus, tātad apsveicam viņus Ziemassvētkos, dažādus informatīvos materiālus viņiem arī izsūtam. Bet, tas nav viss, ja mēs runājam par sadarbību ar viņiem, noteikti mēs varētu arī, sadarbību paplašināt iekļaujam daudz ko citu. Kevins Ellis, tātad viņa fotogrāfija, tas ir Pricewaterhouse vadošais partneris, tātad, Pricewaterhouse Coopers pat mūs reklamē, bet bez mūsu lūguma viņi tātad avīzē sniedzot interviju, pat ir pieminējuši mūsu. Visbeidzot gribētu pieminēt Accenture, tātad Accenture arī atsauksmes par to, kādēļ ir svarīgi tātad ar mums sadarboties, kā izlēma sadarboties. Mums visu nelasīšu, bet viņi ir apmierināti ar ziepītēm, ļoti apmierināti ar sabiedrību. Mēs no viņa darbiniekiem pat saņemam ēpastus par to, ka tiešām tas bija labs lēmums, tātad sadarboties ar mums, viņiem patīk mūsu ziepītes. Tas ir svarīgi, ka mēs tiešām esam panākuši tādas pārmaiņas, tas, ka viņa arī darbinieki tur vadītājiem sūta ēpastus un saka, paldies, ka jums ir šīs ziepītes, tātad tas tiešām daudz ko mainīs. Un tas nāk arī, teiksim, Accenture tiešām no personāla vadības viedokļa arī par labu, teiksim, nostiprināt šo tie uzlabojot kontaktu starp darba ņēmējiem un darba devējiem. Tātad, par sociālo lomu, tātad nozīmi mūsu, tātad šis ir Ozīs strādā tātad uz ziepju ražošanas līnijas. Viņš varētu saražot apmēram 100 tātad ziepju gabaliņas dienā, apmēram tiešām brīnišķīgs cilvēks. Visiem viņš ļoti patīk un ik trešdienu viņš pārdod tātad šīs raflu spēles, loterijas biļetes tātad un ik nedēļu mums ir tātad šīs loterijas, viņš piedāvā, piemēram, katru nedēļu, teiksim, 2 spilvens un šņābī pudeli vai kaut ko tam līdzīgi, vai, piemēram, bilžu rāmīti un kaut kāds šokolādes par mārciņu, jūs nopērkat loterijas biļeti, piedalīties loterijā un varat vinēt kādu no viņa sagādātajām dāvaniņām, un šī savāktā nauda tika izmantot ekskursijām, dažādiem kolektīva saliedēšanas pasākumiem, tā. Es nekad neesmu uzvarējis viņa loterijā, bet, ir cilvēki, kas gandrīz katru nedēļu uzvar, kam veicās ļoti šajās loterijās, bet, lūk, Ozīs. Statistika tātad. Mēs piedāvājam strādāt apmēram 10 000 dienu mūsu darbiniekiem gadā. Mēs piedāvājam tātad darbu Londonā, tāpat tās arī Glasgowā, Portsmutā, kas ir dienvidos, tātad, kur darbojās mūsu telefonu pārdošanas nodaļa. Lielākā tiesa mēs tātad piedāvājam darbu cilvēkiem, kas kādu laiku ir bijuši bez darba, atgriežās tātad darba tirgu. Mēs tātad parasti runājot par Clarity, dzirdam atbild, jā, jūs esat tā labdarības organizācija, kas strādā ar vājredzīgajiem, bet tā nav taisnība, mēs viņiem dabūnam skaidrot, ka mēs strādājam ar visu veidu invalīdiem, tātad, piemēram, dāma, kas 3 gadus pavadījusi uz gultas ar mugurkaulu traumu, arī nesen pagājušo nedēļu sāk strādāt pie mums, tā kā, mēs ar visu veidu invalīdiem strādājam, ļaujam viņiem atgriezties darbā un savu pašapziņu, tā teikt, atkal atjaunot, un darbs ļoti svarīgs cilvēkiem, lai turpinātu dzīvot cieņpilnu dzīvi, un arī video jūs redzējāt šo te Ronu, kuram ir vairāk par 40, kas nebija strādājis līdz pat pagājušam gadam, kad pieteicās darbā pie Clarity, viņam ir epilepsijas smagā formā, un darbdevējs viņa darbā nebija gatavs ņemt. Mums ir tiešām ar šādiem cilvēkiem jāstrādā, jo viņš ir gatavs strādāt, un viņš arī grib strādāt, un tam ir liels savi plusi. Pēc brīža mēs arī parunāsim par darba apstākļiem, bet kopumā tātad mēs mudinām savus darbiniekus tātad arī atgriezties citā parastajā darbā, tātad vairāk 10, pagājušo gadu, piemēram, 46 arī, tātad atrada darbu arī pie tātad parastiem darba devējiem. Un valdība ir aprēķinājusi, ka katra mārciņa, kas tiek ieguldīta tātad šajās kampaņās, tātad šajās programmās, tātad tas dod 2,46 mārciņu atdevi. Tā kā, vienkārši matemātika uz katru mārciņu 2,6 nopelna, pateicoties tātad tam, kā atgriežos cilvēkus darba tirgu. Un pāriesim pie nākamās tēmas. Mans izpildu direktors runā tātad par šo te sociālo vērtību, jeb sabiedrības vērtību aizbergu jau gadiem. Viņš bieži, teiksim,
uzsver to, ka mēs skaitam nostrādātās stundas, pārvēršam tās nostrādātajās dienās, jeb darba vietās, un tie ir rādītāji, pēc kā mēs vērtējam darbu. Bet tas ir tikai aizberga augšgals, un līdzīgi kā ar aizbergiem ir arī neredzamā daļa, kas 80-90% no pārējiem faktoriem, aspektiem šeit ir arī uzskaitīti. Mēs samazinām tātad slogu uz veselības aprūpas sistēmu, pašapziņu atjaunojam, mazinām atkarību no sociālajiem pabalstiem, atjaunojam sociālās saites un kontaktus, nodrošinam cilvēku iekļaušanos sabiedrībā, dodam viņiem jaunu mērķi, dodot darbu un uzlabojam viņu veselību, arī garīgo veselību un samazinām tātad atkarību no tiešām šiem te pabalstiem. Un tie nav visi faktori un aspekti, jo runa nav tikai par darbu, runa ir par īpašu atmosfēru un īpašu darba vidu, man ir prieks, ka es varu arī strādāt tajā. Samazina arī slogu uz ģimenes locekļiem arī, to būtu svarīgi uzsvert, ir atsevišķi darbinieki, kas dzīvojas ar vecākiem, kuriem jau ir 30 gadi, par kuriem vecāki vēl joprojām rūpējās dēļ viņu veselības stāvokļu dēļ. Pēc savukārt strādājot pie mums, pēc 2 nedēļām, tātad viņi var jau uzsākt patstāvīgu dzīvi, jo katrs darbinieks palīdz otram, tātad viens otru atbalsta, ja kādam vajag palīdzēt, piemēram, toaletē nokārtoties, tad uzreiz atrodas kāds, kas palīdz aizved viņus, palīdz attiecīgi nokārtoties toaletē. Mēs esam tiešām radījuši, tātad iekļaujoši šo te darba vīdi. Mums, protams, ir šie te, pavada suņi, tātad palīgi, tātad suņi, kam ir šie te būrīši, bet visādi citādi mums ir ļoti brīva tātad šī te darba vidi. Tāds aizbergs tātad un uzskatīt dažādi faktori un aspekti. Un tie par dažiem mūsu darbiniekiem Darens, te ir arī aprakstīts nedaudz par viņu. Viņam bija tāds garīgs un sabrukums. Un viņš patiesībā viņam ļoti nepatīk, ka viņu fotografē. Mēs izmantojam to vienu fotografiju tikai, jo viņam ļoti nepatīk, ka viņu fotografē, bet viņam ir lielas problēmas par pašapziņu, tiešām milzīgas. Bet apmēram pirms 3 mēnešiem mēs viņu paaugstinājām, viņš ir komandas vadītājs, un viņš tik ļoti rūpējas par pārējiem darbiniekiem. Viņš patiešām ir ļoti spējīgs. Un es domāju, ka nākotnē viņš būs mums ļoti būtisks darbinieks, un Sandra, kā viņa strādāja 20 gadus vietējās pašvaldības iestādē un viņu atlaida. Viņa ir dzirdes traucējumi, bet viņa ļoti precīzi lasa no lūpām, un viņa ļoti lieliski strādā, viņa pārbauda viskozitāti un skābes līmeni un tam līdzīgi. Viņa veic ļoti daudz ķīmiskos testus, lai pārliecinātos, ka tiešām produktu kvalitāte ir pienācīga. Viņa ir brīnišķīga, un viņa tik tiešām ir ļoti pozitīva, viņa ienes mums pozitīvu enerģiju, kā daudzi citi mūsu ražotnēs. Viņai patīk nākt uz darbu. Tā kā tie ir kaut kā ļoti sabiedriska mūsu vieta. Un mums arī filmēja viens uzņēmums arī tā kā atbalstīja mums, jo viņi reiz gadā vienu filmu veido pilnīgi par velti. Un viņi nofilmēja arī mums, lai palīdzētu mums marketēt mūsu zīmolu. Es to parādīšu. Man patīk mans darbs. Man patīk runāt ar cilvēkiem. Man patīk arī, piemēram, pateikt, lūdzu atgriezieties pie konvejera vai tam līdzīgi. Es neesmu pilnībā akls. Es vēl kā brilles, karš piedzimu. Es piedzimu 3 mēnešus pāragri un zaudēju redzi, jo man iedeva pārāk daudz skābekļa. Un pats smagākais dzīvē ir tas zaudējums, redzes zaudējums, un mēs nevaram to pieņemt, bet mums jāmēģina tikt galā. Ir jau vienkārši apsēsties un teikt, es esmu akls, es neko nevaru izdarīt, bet es tā nedarīju. Es teicu, es gribu celties un iet, un vairedzīgam cilvēkam ir uz kaut ko jākoncentrējas, ir kaut kas jādara. Es aizbraucu ar autobusu un tad ar tramvaju. Es braucu uz Hjustonu ar Ziemeļu līniju metro, tad Piccadilly līniju, tad autobus. Man paiet apmēram 1:15, pusotru stundu, lai es aizbrauktu uz darbu.
Es zinu, ka daudzi darba devēji negrib pieņemt cilvēkus ar invaliditāti. Bet bieži vien cilvēks var būt ārkārtīgi lojāls un arī ļoti precīzi arī, jo viņi saprot, cik tas darbs viņiem ir svarīgs. Man tēvs teica, ej, atrod darbu, pelni naudu. Bet mēs drīzāk esam kā ģimene. Mēs jau, tas, ka mēs neredzam, tas... Bet mēs varam iemācīties, varbūt vienīgi tas varbūt prasa vairāk laika. Es domāju, ka darba devējus vajadzētu atbalstīt, lai viņi pieņem cilvēkus ar invaliditāti. Man izmainīja visu manu dzīvi. Pirms 12 gadiem es biju zemākajā punktā savā dzīvē. Bet tagad man šķiet, ka es esmu augstākajā punktā. Es domāju, ka augstāk pat nevar tikt. Es esmu laimīgs, man ir pavadonis, suns, es biju parādos, tagad es neesmu parādos. Iedomājieties, ja jums būtu kaut kas jāpasaka, varbūt, tiem, kas skatās. Es gribētu visiem pateikt paldies par šo iespēju. Darba devējam vajadzētu cilvēku ar invaliditāti uzskatīt kā ieguvumu, nevis kā apgrūtinājumu. Pieņemt šo cilvēku kā cilvēku un neskatīties tikai uz viņa invaliditāti. Mēs darām to, ko dara cilvēki. Cilvēki dzīvo. Man patīk cepēt, gatavot un kartupeļus un draugus uzaicināt pie sevis. Bet ir jāpieliek drusciņa eļļa, lai būtu ļoti kraukšķīgi kartupeļi. It's a pretty impactful video. Reizēm ir tā, ka mēs tā sēžam un cilvēki tikai klausās un drusciņi iesaistās, bet tad mēs parādam video. Un pēc tam sarunas kādreiz pilnīgi pavēršas citā virzienā. Viens cilvēks teica, pirms mans tēvs nomira, viņš bija kļuvis akls. Un mums ir jāmāk izstāstīt šie stāsti. Mums ir jāizstāst stāsts, lai mēs varētu arī tādā veidā marketēt mūsu uzņēmumus. Un mums arī jāiesaista, piemēram, šādi uzņēmumi, kas filmē, lai viņi mums palīdz. Tā kā mums patiešām ir jāprot palūgt, lai mums kaut ko iedot par velti. Nu, pašās beigās bija tāds joks, es domāju, ka 95% diez vai saprata, arī diez vai angļi būtu sapratoši. Bet tas bija par ceptiem kartupeļiem, bet viņš stāstīja, ka jau tas ir tā tradīcija svētdienās taisīt cepeti, bet viņš stāstīja, ka viņš drusku krāpjās, jo viņš nopērk jau saldētus, un tad tikai puspilēn eļļu, lai viņi būtu kraukšķīgāki. 25% mums ir tāda pamatkomanda. Mēs gan savā uzņēmumā nelietojam šo vārdu, bet proti tie ir tie darbinieki, kas nemainās, kas paliek un ilgstoši strādā, lai mēs mums viss gludi noritētu. Man ir gadījies tā, ka es atnāku pirmdienā un redzu, ka mums ir pasūtījumi, es esmu priecīga, bet izrādās es aizēju tālāk uz ražotni un kāds ir aizgājis no darba. Jo viņiem ir pārāk daudz, viņi ir sastrasojuši un aiziet. Mums bija, piemēram, pirms Ziemassvētkiem, kad arī pats uzņēmuma vadītājs pakoja tās ziepes kastēs. Jo mēs tiešām kādreiz mums tā nākas risināt situācijas. Tad nākamā darbinieku tāda grupa ir tie, kas ir pārējošie, vai proti tie, kas mainās. Tie, kurus varbūt atbalsta valsts programma vai tam līdzīgi, šos cilvēkus mēs mudinām atgriezties arī pēc tam darba tirgū. Un kā jau es sacīju, daudz cilvēku nāk pie mums, lai atgūtu pašapziņu un tam līdzīgi katram ir savs stāsts, pilnīgi individuāls.
Var gadīties tā, ka viņi atnāk pirmdienā strādāt pie mums, pēc 2 nedēļām jau atrod citu darbu, aiziet citur, vai arī paliek pie mums un strādā gadiem ilgi. Bet pēc atbilstoši šai programmai viņi ir pie mums pusgadu, un valsts šajā programmā viņus mudina pāriet jau atklātajā darba tirgo pēc iespējas ātrāk. Bet, sistēma nav ideāla, reizēm viņi aiziet pārāk ātri, reizēm paliek pārāk ilgi. Bet, jebkurā gadījumā, tas ir ļoti apsveicami, ka šī programma pastāv. Un es arī ļoti daudz uzzinu tagad arī par valdību un par programmām un tam līdzīgi. Tikai nevajadzājiet man grūtus jautājumus par valdības politiku. Es gan mēģināšu atbildēt, bet nezinu, vai man izdosies pilnībā. Un tad pēdējā darbinieku grupa, proti tie ir darbinieki, kuri diezin vai spētu strādāt kaut kur citur dažādu iemeslu dēļ. Un viņi paliks pie mums Clarity, cik vien ilgi mēs varēsim viņus paturēt un cik vien ilgi viņi gribēs to. Varbūt varētu teikt, ka tā ir mūsu sākotnējā misija, kas no 1854. gada, kad bija doma, ka vajag nodrošināt cilvēkiem darbu uz mūžu. 19. gadsimta beigās vēl bija arī dzīvokļu mājas, kur mūsu darbinieki dzīvoja, un tolaik patiešām tas bija darbs uz mūžu. Un es domāju, ka varbūt pareizi būtu, lai ir vairāk mums arī šie te pārējošie vai pagaidu darbinieki, jo tā varētu būt arī mūsu misija, ka mēs palīdzam cilvēkiem atgriezties parastajā darba tirgū. Un te mēs, piemēram, ir ļoti labi, ka mēs varam parādīt, ka cilvēku ar invaliditāti var ražot luksus preces. Un mēs zinām, ka katram cilvēkam ir kaut kādi šķēršļi un barjeras. Dažiem mūsu darbiniekiem ir kaut kādi šķēršļi, kas ir redzami citiem, bet katram ir kaut kāds ierobežojums. Un šī programma darba vietas izvēle tā pastāv kopš 2010. gada. Un mēs saņemam apmēram 4800 mārciņus no valdības gadā. Tas nenosāc visas izmaksas mums, bet tas ir ļoti labi. Bet kopš 2010. gada šis daudzums nav mainījies, kaut gan mūsu izmaiņas ir. Kaut gan mūsu izmaksas ir mainījušās, mēs esam mainījuši ražotnes vietu, algas ir pieaugušas, un tāpēc arī mums ir tiešām jāražo tādi produkti, kur mēs dabūjam vairāk peļņu, kur mums būtu vairāk rezerves kā organizācijai. Manuprāt, mums ir 106 darbinieki šobrīd. Plus vēl mums ir arī brīvprātīgie, kas pie mums strādā. Šie brīvprātīgie, viņi ir kaut kas īpašs. Mums, piemēram, ir cilvēks, kas katru dienu atnāk un izmet pastaigāties suņus. Viņa izstaigājas ar viņiem, aiziet pār ielām. Mums ir veterinārā klīnika, izmazgā viņus tur, viņa arī masē tos suņus. Un viņa ir Karolīna, viņa ir mākslinieca, skulptora, un viņa ir iesaistījusies šādā veidā, kā brīvprātīgā. Mums ir ļoti paveicies. Vēl mums ir no universitātēm brīvprātīgie. Pagājušajā vasarā mums bija 15 studenti brīvprātīgie, kas strādāja, piemēram, pie zaļās ķīmijas. Mums, piemēram, doktoranti no Kembridžas universitātes vai Londonas universitātes vai no dažādām šādām specialitātēm. Viņi grib iegūt kaut kādu pieredzi reālajā darbā. Un to ir diezgan grūti kaut ko tādu atrast, un nekur citur jau viņiem nedos tādu brīvību kā mums. Un šeit viņi veido kaut kādas jaunas formulas, zaļo ķīmiju, piedāvā jaunus produktus. Un mēs aizvien vairāk Clarity domājam par vides aspektiem. Pirms 2 gadiem tā nebija, bet šobrīd mēs ārkārtīgi uz to koncentrējamies. Un parasti tie cilvēki, kas pērk mūsu produktus, ja viņi grib atbalstīt sociālo uzņēmumu, tas nozīmē, ka viņi arī domā par dabu, par vidi. Un mēs nevaram tā darboties. Pateikt, mēs esam sociālais uzņēmums, bet tikai neskatieties uz tiem mūsu atkritumiem, tas mums nav tik svarīgi. Un te priekšā ir ziepes, kas ir ražotas mūsu ražotnē, Ezeru rajonā ar tradicionālajām metodēm. Ar rokām, roku darbs, viss roku darbs, arī tas zīmodziņš virsū uzspiests, un vēl arī uzspiesta tā cilvēka vārds, kurš izveidoja šo te ziepju gabaliņu, un tad to iepako bioplastikā. Izskatās kā plastmasa, bet tas ir gatavots no koksnes. Un viss papīrs
papīrs arī ir nebalināts un pilnībā otrreizēji pārstrādājams. Un arī tā uzlīmīte ir sadalās bioloģiski, un mēs izmantojam līmi, kas nav toksiska. Un mēs patiešām tagad piestrādājam pie katras detaļas, jo, ja cilvēki tiešām rūpējas par vidi, tad viņi var nopirkt šo ziepju gabaliņu, jo ziepējas ir 80% ūdens, un kāda ir jēga pārvadāt pāri visai pasaulē ūdeni. Šie iepakojumi, tos mēs izmantojam arī, tās ir pārstrādātās piena pakas. Un mēs aizvien vairāk ieviesīsim dažādas šīs eko-receptes. Brīvprātīgie ir lieliski. Viņi redz, kāda ir mūsu vīzija un misija, un viņi mums palīdz. Mums ir arī multimiljonāri brīvprātīgie. Atbrauc ar Lamborghini un Ferrari un saka, ka es negribu turpināt visu mūžu nodarboties ar to visu. Varbūt es jutīšos mazāk vainīgs. Bet viņiem nav par ko justies vainīgiem, jo viņi ir lieliski pastrādājuši, viņi ir izstrādājuši biznesa stratēģijas un biznesa plānus. Reizēm ir bijis tā, ka kāds nāk man līdzi uz kaut kādu tikšanos, kur ir kāds varbūt 50, 60 gadus vecs kungs, kurš negrib tikties ar jaunu sievieti. Un seksisms tāds joprojām pastāv. Un kādreiz man atnāk kāds līdzi, tas man palīdz uzsākt šīs sarunas, un ja šie brīvprātīgie grib mums palīdzēt, tad es tiešām centīšu, es viņus arī izmantošu. Tas bija par nodarbinātību, tagad par plānu, un šī ir pēdējā sadaļa manā prezentācijā. Agrāk mums bija Clarity, tātad visi šie produkti, ziepes, Tas bija 2015. gada septembris, un tajā brīdī man vajadzēja tātad palaist tirgū jaunu zīmolu. Man ir dažādas komerces prasmes, bet man nebija izpratnes par zīmola veidošanu, zīmola vadīšanu. Tas viss tiešām bija ļoti pamācoši. Manuprāt, pēc 3 mēnešiem mēs devāmies pie lielveikala, tādas ķēdes, un es parādīju, un viņi teica man lieliski, kad mēs varam to dabūt. Es teicu, mēs varam septembrī. Un cik tad jūs gribētu pasūtīt pa kastei no katra 12 pudeles, vai tas ir tas, ko viņi tiešām tikai no mums gribēs? Bet mēs nolēmām būt ļoti pacietīgi, bet es nolēmu to nedarīt, jo šobrīd mēs šos produktus piedāvājam citiem, kuri tos novērtē. Šos mēs nepiedāvāsim lielveikalu ķēdēm. Šis ir tāds luksus prece, un tā ir mēs varētu teikt, ka varbūt vides ziņā viss nav ideāli, bet mēs ļoti precīzi zinām, kas ir mūsu piegādātāji, tā kā mēs rīkojamies ētiski. Un mēs ejam pareizajā virzienā. Mēs jau esam saņēmuši arī balvas par dizainu, un tā kā mēs patiešām ar interesi gaidām, kā mums veiksies ar šo produktu. Domājot par 2020. gadu, mēs esam izveidojuši 4 gadu stratēģiju. Proti, mēs gribam uzlabot esošās komerces attiecības. Mums ir jāturpina pārdošana, tā kā caur telefonu vai tam līdzīgi. Varbūt galvenais mēs nedrīkstam pieļaut, ka samazinās. Mēs nedrīkstam samazināt arī mūsu ieņēmumus. To mēs nedrīkstam pieļaut. Tad mums ir jāveido jaunas komerces attiecības. Tā ir mana loma. Tas nedaudz biedē, ja paraugāmies uz tiem cipariem, ko mēs gribam panākt pāris nākamo gadu laikā, bet es tiešām gribu to panākt. Mēs gribam veidot jaunas attiecības ar uzņēmumiem, ar viesnīcām, jebko, ja vien mēs redzam kaut kādu peļņu, jo peļņa mums nozīmē nodarbinātus cilvēkus. Mēs gribam darīt, ko varam. Un pēdējais, mēs gribam arī marketēt mūsu zīmolu un veicināt zīmolu atpazīstamību. Mums vienmēr līdz ar to ir jāmāk izstāstīt savs stāsts. Tas, kaut arī mēs pastāvam 160 gadus, daudzi cilvēki par mums neko nav dzirdējuši. Mēs tagad pieņēmām jaunu marketinga vadītāju, viņi sāka strādāt pie mums vakar. Un tā kā turpmāk mums ies daudz labāk, un mēs patiešām gribam izmantot arī finansējumu, lai mēs varētu pieņemt profesionāļus, lai mums būtu eksperti, kas mums palīdz. Un pirms pāris gadiem
mēs, domājot, mēs nodarbojāmies ar šo telefonu pārdošanu, tādus individualizētus uzņēmumus, citiem uzņēmumiem mēs ražojām, bet mums nebija zīmola, tā pudele klusēja par mums. Un mēs daudz ko darījām, mēs pakojām arī zobu pastu un tam līdzīgi, bet Clarity nekur nepieminēja. Bet es tagad gribu panākt, lai Clarity tiktu pieminēta uz pilnīgi visām kastītēm, kas iziet ārā no mūsu ražotnes. Un mēs to tiešām gribam darīt. Mēs arī ražojam ļoti daudz tādus individualizētus produktus. Nu, tātad nākotnē mēs nodarbosimies ar to visu, bet e-komercija tas varētu mums būt ļoti noderīgi. Mēs gribam arī, piemēram, sākt piedāvāt tos dāvanu komplektus. Piemēram, cilvēks nopērk jaunu virtuves iekārtu. Tad es gribu, lai mūsu tāds produktu komplekts būtu tikt uzdāvināts. Šobrīd lielākais virtuves mēbeļu ražotājs dāvina ķīniešu ēdienu pavāru grāmatu līdz ar jauno virtuves iekārtu. Tā kā to mēs gribam panākt. Mēs gribam arī tikt mazumtirdzniecībā. Mēs saprotam, ka pasūtījumi tur būs mazi, bet mums ir ļoti svarīgi tikt šajā segmentā. Tālāk, iestādēs, birojos, valnas istabas toaletes. Un tur, protams, ir darbinieki un to visu izmanto. Un mēs gribam aizpildīt visus šos ziepju traukus visās toaletēs. Un vienalga, vai tas ir, un ja, piemēram, mēs piedāvāsim kaut ko, varbūt advokātu birojam vai tam līdzīgi, tad mēs varam piedāvāt varbūt dārgāku, varbūt tādu vairāk luksus preci. Veterinārijām klīnikām mēs vēl papildus varam piedāvāt arī suņu šampūnus un tam līdzīgi. Vispār tas ir tā apmēram mūsu stratēģija. Kopumā tas būtu 160 slaidi, lai pastāstītu par mūsu stratēģiju. Mēs parunājām par vidi, par sociālajiem apsvērumiem, par lokālo, par daudzveidību. Un mums vienmēr ir jādomā par visiem šiem aspektiem, jo klientiem tiešām ir svarīgi, no kurienes nāk produkts, kas ir produktā, un tas tikai pastiprinās. Un pie mums uzņēmumi lielie grib pirkt no maziem, vidējiem uzņēmumiem, tiem, kas ir vietējie, tātad Lielbritānijas uzņēmumi, un arī tādi, kuri augo dažādus cilvēkus, kur parādās šī daudzveidība. Tā kā, ja jūs domājat plānot sociālos uzņēmumus, tad domājiet par visiem šiem aspektiem. Ja mēs runājam par produkcijas klāstu paplašināšanu, jaunus ziepju veidus piedāvāsim, tāpat tās arī bioloģiskas sastāvdaļas izmantosim, tātad organiskākas sastāvdaļas, drīzumā laboratorija, tātad viss tests tiks pārbaudīt, un tātad būs arī, tāpat tās arī, tātad viesnīcām paredzētie izstrādājumi, kas būs atbilstoši Eiropas Savienības standartiem, tātad šīs te smaržas. Pat neskatoties uz to, ka Lielbritānija izstājās no Eiropas Savienības, mēs gribam tomēr šos te Eiropas standartus piemērot savā darbā, jo tie ir tiešām ļoti kvalitatīvi un cerams, ka mēs varēsim to darīt arī pēc mūsu izstāšanās. Un paplašināsim arī savu telemārketingu darbību, tātad 18. gadā. Un ja mēs runājam par Clarity, tātad par šiem te skaistumkopšanas produktiem, to ir gribētu palielināt samazināt to klāstu no 100 uz mazāk, tātad, nav runa par tātad skaita palielināšanu, bet tiešām kvalitātes paaugstināšanu. Mēs gribētu pārskatīt klāstu, tāpat tās arī tātad kvalitātes arī standarts plašāk piemērot, tātad izmantot, lai kvalitāti paaugstinātu. Skan vienkārši, bet ja ir 100 produktu izstādājumi, tad to nemaz nav tik viegli izdarīt, tātad šo te ekomarķējumu saņemt tiem. Lūk, tātad mazumtirgotāju arī sadarbība ar mazumtirgotājiem šobrīd sarunas notiek. Neminēšu varbūt mazumtirdzniecības tīkliem, ar kuriem runājam par savas produkcijas pārdošanu, bet tātad šobrīd runājam tiešām ar vadošajiem mazumtirgotājiem, kam ir arī tātad uzņēmumi citās valstīs, tā kā gribam piedāvāt to produkciju viņu tīklos arī tātad, bet ir tātad arī neliels tāds bukletiņš par to, ko mēs piedāvājam, tad mazumtirgotājiem, tāpat tās arī tur ir informācija par to, kā ražojam mūsu pudelītes, tātad, un kādas ir izēvielas, tātad arī gaidāmie, tātad skaistumkopšanas izstrādājumi, ko palaidīsim tirgu uz gada beigām, mazumtirdzniecības tīklos cerams tie arī parādīsies. Un atsauksmes un arī video tātad ir atrodam tātad, informācija par to, kur atrodam, tātad šie video arī ir
atrotam šajos bukletos. Mēģinām veiksmīgi sadarboties ar mazumtirdzniecībām. Nu, pēdējais slaids. Nu, tātad es to nevaru tātad izlasīt, bet to mana kolēģe Iveta tātad Latvijas tātad uzrakstīja. Tātad, lūk, kā tas skan latviski, tātad ilgtspējīga, jeb stabila ieņēmuma plūsma nodrošina stabilu darbību. Nu, tātad secinājumi. Pirmkārt, atradiet finansējumu, tātad, ja domājiet par to naudu, tātad par peļņu, jo bez peļņas sociālais uzņēmums būs pārāk zaudējums nesoši, jo viss tātad darbinieku darbā pieņemšana tā tālāk tā joprojām viss iekārts, tas maksā naudu. Tā kā, ja jūs gribat ražot, teiksim, zobirstītes, ceru, ka neviens ar to vēl Latvijā nodarbojās, jūs nevarēsiet to veiksmīgi darīt, ja jūs nevarēsiet gūt peļņu, tā kā izdomājiet kaut kādu unikālu produktu, kam nav, teiksim, konkurenti, jeb līdzinieki varbūt. Parādiet arī to tātad, ka jūs kaut ko reāli ir sasniedzis reāls rezultāts. Parādīt, ka jūs kaut ko darat, tas, protams, ir brīnišķīgi. Bet jums ir arī jāparāda, kādu iespēju tas atstāja, jo tiešām to iespēju, teiksim, netrūkst. Rūpīgi izvērtējiet tātad, ja panāciet to līdzsvaru starp sociālo lomu un tātad šiem te finanšu aspektiem. Ja jūs pārāk daudz koncentrēsieties uz šiem te sociālajiem aspektiem, tas nesīs jums zaudējums, nespēsiet uzņēmumu noturēt, tā teikt, pie dzīvības. Tā kā jābūt ir līdzsvaram tātad starp šiem te sociālajiem apsvērumiem un finansiālajiem apsvērumiem. Izvēlēties arī produktu, kura ražošanu var organizēt vairumā tātad, un kaut ko varētu arī tātad paplašināt. Jums tiešām ir jāpanāk tas, ka jūs ražojat ziepes, kas ir līdzvērtīts konkurentu ražotajiem produktiem, un jānodrošina arī tas, ka starp sociālajiem uzņēmumiem nav, teiksim, nevajadzīga konkurence, ka tiešām pat līdzīgi produktu ražotāji savā starpā nekonkurē. Un nenovērtēt pa zemu mārketinga lomu arī visā uzņēmuma darbībā. Tas būtu tas, ko es gribēju pateikt, un man liekas, ka te arī man liekas, ka latviski tas skanēs šādi, ja man latviešu kolēģi pareizi to ir iemācījis. Paldies par uzmanību. Paldies Kamilai par brīnišķīgo stāstu un prezentācijas. Nezinu, kā jūs, es ļoti daudz lietas pierakstīju un jau izpētīju, ko es gribu iegūglēt un ko es gribētu paskatīties. Kamila, do you have a headset with you? Yeah. Un tagad pirms mēs pārējām pie diskusijas, jo es ļoti gribētu, ka jūs pie saviem galdiņiem arī pārunājat tās svarīgākās atziņas un lietas, ko jūs saklausījāt. Bet varbūt ir kādi jautājumi jums, mums ir laiks apmēram 1-2 jautājumiem no zāles, ko jūs gribētu Kamilai pajautāt. Vai ir kādam kāds jautājums? Kur mums ir brīvprātīgi ar mikrofoniem? Tā, rekur, Dace, jautājums? Ok. Ja neviens vēl nav, tāpēc, ka mēs esam kautrīgi latvieši. Es varu arī angliski vaicāt? Latviski un Kamilai pārtulkos. Labi. Es tieši par to mārketingu gribēju vaicāt, tā kā vakardien ir sākusi kolēģi strādāt, un Latvijā viens no tādiem kolosāliem arī sociāliem uzņēmējiem ļoti lētiem rīkiem, ja zin, kā to izmantot, ir sociālie mēdīji, Facebooks. Vai tas Lielbritānijā arī strādā, un vai tas ir tas kanāls, ko jūs arī mēģināsiet papildināt telefoniem, tradicionāliem mēdījiem, sociāliem mēdījiem, kas varētu arī tā kā sasniegt tās durvis, kas varbūt līdz šim par jūsu uzņēmumu vispār nezinu? Vai tas vispār rulē? Varbūt tā, ka Facebooks rulē Latvijā arī šajā tēmā, bet varbūt Lielbritānijā tas nav tas kanāls. Jā, ar austiņām tā nedaudz dīvaini stāvēt un runāt, bet, ir virkne tātad lieta, ko es nepieminēju, sociālie tīkli, protams, arī tiek aktīvi izmantot. Varat arī droši apskatīties mūsu Facebook kontu, un mēs esam Twitterī, mēs esam
Pinterestā arī. 2013. gadā, varbūt sakot, strādāt ar Pinterest mums bija klājās ļoti grūti, varbūt tā nebija pareizākā izvēle. Bet, mēs sākam 13. gadā ar digitālo mammu, tātad uzņēmumu strādāt, tas ir vēl viens sociālais uzņēmums, kas palīdz mātēm, pēc dzemdībām, sievietēm, pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma atgriezties darba tirgu. Brīnišķīgs uzņēmums, organizācija, un es ļoti lepojos ar to, ka mūsu uzņēmums atbalsta tādu uzņēmumu kā digitālās mammas, viņas uztur šos digitālos kanālus, kontus, ir sievietes, kas 6 mēnešus iziet apmācības šajā organizācijā, un pēc tam, darbojas digitālā mārketinga jomā. Tā kā mēs plaši izmantojam sociālos mēdījus, protams, sekotāji mums nav pārāk daudz, visiem ir problēmas ar sekotāju piesaistīšanu, bet, Clarity ir vairāk sekotāji, tad salīdzinājumā ar Ziepju, tātad šo te ražot, bet, pakāpnes sekotāju skaits aug, un tiešām sociālai mēdīji ļoti svarīgs mārketinga tāds rīks, kanāls. Reku dāma, sarkanajā kleitā. Paldies, Medar. Kleita tiešām ir sarkana. Paldies visiem par šo konferenci un paldies liels Kamilai par prezentāciju. Tā noteikti mūs iedvesmoja tikpat daudz, kā Kamila iedvesmoja Johnson & Johnson pieeja. Bet man tas jautājums ir tāds, ņemot vērā, kad mēs tomēr šeit esam sapulcējušies, lai runātu par to, kā reāli tai sociālajai uzņēmēji darbībai būt. Un es ceru, ka mans jautājums nebūs rupšs, lai gan ir šī stacija un šī sesija par iedvesmu, bet Kamila pastāst lūdzu par problēmām. Tomēr, ja strādā ar personām ar īpašām vajadzībām, noteikti kaut kādas problēmas ir un kā jūsu organizācija ar tām tiek galā. Paldies! Kas attiecās uz invalīdiem, tad mēs pamatā nodarbinām invalīdus un tie darba ņēmēji, tātad nevis, teiksim, kaut kādas palīdzības saņēmēji, un mēs, patiesībā nemēģinām viņus kaut kādos rāmjos likt, jeb kaut kādās kategorijās likt. Mēs pat nezinām īsti, kāda tipa invaliditāte katram konkrētam darbiniekam ir. Mēs vairāk koncentrējamies uz darbinieku spējām, nevis uz viņu individualitāti. Varbūt, ka darbinieks var tikai, kastītes jālocīt, bet kastītes mums vajag, piedāvām, lielā skaitā, tā kā, viņi arī var, tā teikt, dot pienesumu mūsu uzņēmumu darbā, un katram ir nozīme. Alans tiešām visu dienu loka kastītes, vienkārši saloku un salīmē tās kopā, un viņam patīk šis te darbs, un viņš sabūvē sev tur kastu pilis ap sevi, un ja viņš ir darbdienas beigās apmierināts, mēs esam priecīgi, un ir grūti ar viņiem strādāt, piemēram, pirms Ziemassvētkiem, īpaši ņemot vērā to, ka darbinieki mainās, tātad katra mainība ļoti augsta, ļoti grūti reizēm tātad strādāt, jā. Protams, ir grūti, bet es domāju, ka mums jau tās motivācijas netrūks, mēs esam savu izvēli izdarījuši, tātad, un mēs noteikti zinām, kāpēc mēs to darām. Mums, protams, neskaitāms reizes ir ieteikts arī automatizēt tātad savu darbību, bet tas, protams, nav tas, ko mēs gribam panākt. Mēs gribam nodarbināt cilvēks, nevis automatizēt savu ražošanu. Protams, ikdienā ir grūti strādāt. Ir cilvēki arī, kuriem nav invaliditātes, kas ir strādājuši jau ilgstoši, tātad gadu 10, 30 gadus, kas nekur citur nav strādājuši, kas raksta e-pastus, atbild uz e-pastu vēstulēm, raksta programmas, tātad pārbauda kalendārus, visus sasauc uz sanāksmēm. Katram cilvēkam faktiski savu lomu. Tā kā mūsu uzņēmums ir, teiksim, ļoti, tāds tradicionāls tajā, kāds darbojās, cilvēki savā starpā runājās, satiekās koridoros, pārunā dažādas darba jautājumus. Tā kā, ikdienā, protams, ir daudz problēmu strādāt šādā režīmā, bet mēs esam atraduši tiešām labu līdzsvaru starp tradicionālu, teiksim, uzņēmumu vadīšanas metodu un tiešām tātad to uzdevumu, ko mēs pildam, jo tiešām mūsu sociālais uzdevums ir tātad strādāt ar invalīdiem, un tiešām es ceru, ka atbildēju uz